Miers, spēks un prieks jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Un sveicieni jums arī no Jelgavas draudzes, kur mēs nozīmīgs pulks bijām, un arī nodevām sveicienus no jums, un viņi arī cēlās kājās, gribot nodot arī jums sveicienus. Jā. Mums bija ļoti svētīgs laiks kopā, tāds stiprinājums tālākajam. Un šodien jautājums, vai tu spēj izskaidrot? Pēdējās dienās un nedēļās, satiekot vairākus cilvēkus, kuri nav kristieši, Kungs man ir tā vadījis uzdot jautājumu, kā tu jūties par to, kas šobrīd notiek pasaulē? Un cik interesanti, ka visi no viņiem ir atbildējuši, ka viņi nesaprot, kas šobrīd notiek pasaulē. Un vienmēr šīs ir izrādījies labs jautājums, lai palīdzētu saprast. Bet viņi visi arī atbildēs atklāja, ka viņi saprot, ka kaut kas briest, kaut kas uz kaut ko ved šis viss. Un viens vīrs, kurš meklē atbildes uz dziļākiem jautājumiem visādās pasaules gudrībās un arī seko līdzi tādiem pasaules notikumiem, katru dienu kara jaunumiem, teica, būtu jau labi, ja kāds man varētu pastāstīt, ja kāds zinātu. Un tā es būdams dzīvā Dieva kalps, un zinot, ka viņš mums ir atklājis kādas lietas, kādas vairākus pravietojumus, kas notiks ar šo pasauli, es to uzskatīju par savu pienākumu. Kaut nedaudz viņam padalīties saprotamos vārdos ar to, kas ir Bībelē atklāts, un arī aicināt pie Jēzus, kurš vienīgais var glābt un dot drošību. Un šī situācija, kādā mēs visi kristieši, un īpaši arī adventisti, kuriem ir dota gudrība izskaidrot Bībeles pravietojumus, esam šodien, man atgādina kādu jūdu jaunekļa Daniēla situāciju, kurš dzīvoja Babilonijas impērijā. Nebukadnecara šī ķēniņa valdīšanas laikā, ap 600. gadu pirms Kristus, jeb pirms mūsu ēras, un izlasīsim viņa stāstu, vismaz daļu no viņa stāsta, Daniela grāmatā 2. nodaļā. Atvērsim Daniela grāmatu, 2. nodaļu, un lasīsim no 1. panta. Un es lasīšu no jaunā tulkojuma revidētā teksta. Nebukadnecara 2. valdīšanas gadā Nebukadnecars redzēja sapni. Un viņš tik ļoti uztraucās, ka vairs nespēja gulēt. Ķēniņš pavēlēja sasaukt magus, zilniekus, gaisreģus un zintniekus, lai izskaidro ķēniņa sapni. Sanākuši tie nostājās ķēniņa priekšā. Un viņiem bija liels izaicinājums, jo ķēniņš arī neatcerējās, ko bija sapņojis. Tāpēc zintnieki teica, un 11. pantā, ķēniņa prasības ir pārāk lielas, un nav neviena, kurš spētu ķēniņam to izskaidrot. Vienīgi dievi, kuri nemīt pie tiem, kam miesa. Tiešām, neviens cilvēks. Pat tie, kuri saistījušies ar ļaunajiem gariem caur zīlēšanu, pareģošanu vai burvestībām, ekstrasensi nevar atklāt to, ko vienīgi Dievs zina.
Šeit ir pilnīga sagrāve, uzvara, kā mēs tālāk redzēsim, pāri šīm ļauno spēku spēlēm. Un 12. 13. pants saka, ķēniņš par to sadusmojās, noskaitās un pavēlēja apkaut visus Bābeles gudros. Kad tika izsludināta pavēle nokaut gudros, meklēja arī Daniēlu un viņa biedrus, lai tos nokautu. Ļoti skarba situācija. Bet ko šādos nāves draudos dara Daniēls? Kā rīkoties šādā briesmu situācijā? Vai viņš histērijā bēg, cenšas glābt savu dzīvību? Ja mēs tā padomājam, tad iespējams arī mēs varam nonākt, un varbūt kādi jau ir nonākuši situācijās, ka tiešām ir briesmas. Un 14. pants saka, ka Daniēls gudri un apdomīgi runāja ar ķēniņa sardzes virsnieku Arjohu, kas bija devies nokaut Bābeles gudros. Viņš jautāja ķēniņa pilnvarniekam Arjoham, kādēļ izsludināt tik barga ķēniņa pavēle? Un Arjohs to paskaidroja Daniēlam. Tad Daniēls devās pie ķēniņa lūgt laiku sapņa tulkošanai. Mēs redzam ļoti drosmīgu attieksmi no Daniēla, kā piemēram mums, kā rīkoties. Un šie pirmie vārdi, ko es lasīju, rīkoties gudri un apdomīgi. Paļāvībā uz visvareno. Un 17. pāns, viņš atklāja, ka pēc tam Daniēls atgriežas savā namā un visu pastāstīja saviem biedriem Hanaņam, Mišēlam un Azarjam, un tie lūdza debesu Dieva žēlastību, lai tas atklāja šo noslēpumu, ka Daniēlu un viņa biedrus nenokautu kopā ar Bābeles gudrajiem. Lūkšana. Un bieži skaidrība un drošība ir vienas lūkšanas attālumā. Jo mēs arī redzam rezultātu šai lūkšanai. 19. pantā šis noslēpums Daniēlam atklājās nakts redzējumā. Tad Daniēls pateicās debesu Dievam. Jā, tiešām lūkšana maina. Lūkšana dod atbildes. Lūkšana ļauj Dievam darboties kā Dievam. Un interesanti, ka pēc šīs lūkšanas, kad Daniēls tagad ir atklājis, Dievs viņam ir devis risinājumu, viņš zina, kā rīkoties. Ko Daniēls dara? Ja nezvotu Daniēla vietā, man, kuram patīk visas lietas pēc iespējas ātrāk, tā sakārtot, un citreiz man sieva pārmet, ka es mājās pārāk strauji eju no vienas istabas uz otru. Tad Daniēls šeit nekur nesteidzas, bet velta laiku slavai. Slavēt un pateikties Dievam, jo viņš vēl aizvien paļaujas, ka Dievs neļaus nokaut pirms nāks risinājums. Un izlasīsim šos slavas vārdus, jo man šie tie ļoti, ļoti nozīmīgi un noderīgi arī mums šodien. No 20. līdz 23. pantam. Viņš sacīja, lai slavēts Dieva vārds no mūžības līdz mūžībai. Gudrība un spēks pieder viņam. Viņš maina laikus un laikmetus. Viņš atceļ ķēniņus un ieceļ tos. Viņš dod gudrību gudrajiem un zināšanas saprātīgajiem. Viņš
atklāja dzīvēs apslēpto. Viņš zina, kas ir tumsā. Gaisma mājo pie viņa. Šeit mēs redzam tik daudz nozīmīgas atziņas, kam Dievs piešķir gudrību, kā Dievs atklājas, ka Dievs valda pār visu. Un tad no šīs vispārīgās slavas viņš pāriet uz šo personīgo slavu. Ka Dievs ir ne tikai viņa tēva Dievs, bet viņš ir mans Dievs. Kā viņš saka, mans tēva Dievs, es cildinu un slavēju tevi. Tu piešķīri man gudrību un spēku. Tu devi man zināt, ko mēs tev lūdzām. Tu ļāvi mums izprast, ko vēlas zināt ķēniņš. Mums šodien apkārt ir daudz cilvēku, kuri redz pasaulē notiekušo un ir izbijušies. Nesaprotot, kas notiek, kas mūs sagaida priekšā. Kaut arī mēs visas detaļas nezinām un nevaram spekulēt, kas kā notiks, tomēr kādus skaidrus pavērsienus Dievs mums savā vārdā ir atklājis. Un īpaši arī šajā Daniela grāmatā un Atklāsmes grāmatā, kā mēs redzēsim šajā sapnī, ka šie pravietojumi ir aprakstīti sākot no paša Bābeles impērijas laikas 7. un 6. gadsimtā pirms Kristus un līdz pat mūsdienām un līdz Jēzus nākšanai, Dieva valstības nākšanai. Visu šo vēstures periodu viņi atklāja. Un tāpēc mums šajā laikā ir īpaši jālasa un jāsaprot, un Dieva žēlstībā un gudrībā un pazemībā, kā mēs no Daniela redzam, jālīdzdala, jāskaidro tie tālāk citiem. Un tāpēc nedaudz ielūkosimies arī tālāk no 26. panta, tad šajā pravietojumā vai sapnī. Tad ķēniņš jautāja Danielam, ko tolaik dēvēja par Beltšacaru. Vai tu spēji izskaidrot manu sapni, ko es redzēju, un to iztulkot? Daniels atbildēja ķēniņam, noslēpumu, par ko ķēniņš taujā, nespēs izskaidrot ne gudrais, ne burvis, ne zilnieks, ne zvaigžņu tulks. Daniels atkal noliek vienkārši visas šīs pasaules, šīs cilvēku centienus meklēt palīdzību pie kādiem cilvēkiem saistītiem ar ļauno spēkiem. Un vienīgi Dievs, kas debesīs spēja atklāt noslēpumus, un viņš var ļaut ķēniņam Nebukadnecaram zināt, kas notiks nākamajās dienās. Sapnis un redzējumi, kas bija tavā galvā, kamēr tu gulēji, ir šādi. Kad tu biji apgūlies, ķēniņ, tevi apņēma domas par to, kas notiks turpmāk. Un noslēpumu atklājējs ļāva tev uzzināt, kas notiks. Man šis noslēpums tika atklāts ne manas gudrības dēļ, kas man ir tāda pati kā visiem dzīvajiem, bet tādēļ, ka ķēniņam ir jāuzzina skaidrojums un jāizprot tas, kas nodarbina tavu prātu. Es vēlreiz gribu apstāties pirms šī sapņa, jo mums ir tiešām ļoti svarīgi saprast, ka tad, kad mēs cilvēkiem stāstam par to, kas notiks, mēs noteikti nevaram uzdoties par viszinīšiem, par tiem, kuriem tagad viss ir atklāts un mums ir viss saprotams, jo Daniels tieši šo šeit noliedz. Viņš saka, ka ne es esmu tas gudrais, ne man atklāja tāpēc, ka es būtu pārāks par citiem, bet tāpēc, ka Dievs vēlas, lai tu gribi zināt ar šo pazemību, atklāt šos dārgumus, ko Dievs mums šeit ir devis. Darīsim to. Tā ir mūsu atbildība. Tad lasam tālāk. Raugies, ķēniņ, redzi, milzu tēls. Šis tēls varens un spoži mircošs.
stāvēja tavā priekšā un šķita baiss. Tēla galva bija no tīra zelta, krūtis un rokas no sudraba, vēders un gurni no vara, kājas no dzelzs, pēdas gan no dzelzs, gan māla. Tu redzēji, ka akmens, ko neviens netika pagrūdis, sita dēla pēdas, kas bija no dzelzs un māla, un satriec tās gabalos. Tad gabalos sašķīda gan dzelzs, gan māls, gan varžs, gan sudrabs un zelts. Tie kļuva kā pelavas uz vasaras klona, vējš tos aizpūta, ka nevarēja atrast pat vietu, kur tie bijuši. Bet akmens, kas sasita tēlu, kļuva par milzīgu kalnu un piepildīja visu zemi. Šis bija sapnis. Un tagad mēs ķēniņam teiksim tā skaidrojumu. Ak, ķēniņ, ķēniņu ķēniņ, tev debesu Dievs ir devis valsti, spēku un varu un godu. It viss, kur vien mājo cilvēku bērni, arī katrs lauka zvērs vai debesu putns ir nodots tavās rokās. Un tu valdi pār visiem. Tu esi tā zelta galva. Tātad šajā sapnī Babilonijas impērija, kurā valda Nebukadnecars, ir ainota ar zelta galvu. Un kuri varbūt nezina tik labi vēsturi, tad senā Babilona tiešām bija pārklāta ar zeltu. 5. gadsimtā bija grieķu vēsturnieks Hērodots, kurš devās uz šo Babilonu, un viņš ir aprakstījis, kā viņš bija pārsteigts, cik daudz, cik liela izšķērdība tur ir no šī zelta, kā visi tempļi un visi šie priekšmeti un sienas ir zeltā. Ļoti atbilstoši sapnim. Bet 39. pantā tālāk lasām, pēc tevis radīsies cita valsts, niecīgāka par tavējo. Un šeit tad jājautā lielajiem vēsturniekiem, kura impērija sagrāva Babilonijas impēriju. Jā, tā bija Medo-Persijas impērija, kura, kā jau sapnī bija nosaukts, tur bija šis otrais metāls, kas sekoja zelta galvai, kas bija no sudraba, un arī Medo-Persija balstījās savā ekonomikā uz sudrabu, jo tā bija viņu tirdzniecības valūta. Un pat tad, kad citas tautas kaut ko pārdeva zeltā, viņi to pārvērta sudrabā. Tas bija viņu valsts pamats, varētu teikt. Šis sudrabs, ko izmantoja Medo-persieši. Un arī Daniels tiešām piedzīvoja šī pravietojuma piepildījumu. Lai cik varena likās Babilonijas impērija, tad pēc nedaudz vairāk kā 60 gadiem mēs varam lasīt Daniela 5. nodaļā, kur viņš apraksta šo notikumu, kad mēdieši un persieši iekaroja Babiloniju. Un šajā 5. nodaļā, piemēram, 28. pantā, skaidri arī pieminēts, tātad tava valsts ir sadalīta un atdota mēdiešiem un persiešiem. Tālāk, pantu 2. daļā, atgriežoties 2. nodaļā, 39. pantā, ir teikts, tad trešā valsts, kas no vara, tā valdīs pār visu zemi. Un tā arī bija 331. gadā pirms Kristus. Medo-Persiju uzveica Aleksandra lielā karaspēks, kas ir Grieķu impērija, varētu teikt, kopā ar visiem saviem, kā viņus sauc apkārtējās tautas, vara vīriem,
jo viņiem viss bija no vara. Viņu bruņu cepures, viņu šķēpi, viņu zobeni, viss bija no vara. Un interesanti, kas bija šis trešais metāls, šīs viduklis. Tas bija varš, zelts, sudrabs un varš. Kā Bībelē pravietots, tā arī notika. Un arī Daniela 8. nodaļā, 19. un 20. pantā varam redzēt arī šī piepildījumu, kad bija dots kāds cits pravietojums vēlāk Danielam. Un tātad tur ir 2 citi tēli, ilustratīvi ainoti, divi dzīvnieki. 20. pantā 2redzis auns, kuru tu redzēji, ir mēdiešu un persiešu ķēniņi, kas bija šī otrā impērija, un tad stiprais āzis ir grieķu ķēniņš. Jā, šis Aleksandrs Lielais ar grieķu impēriju, kas skaidri ir nosaukts kā nākamais, kas sekos šiem mēdiešiem un persiešiem. Interesanti, ka tik sen jau Bībele pravietoja, kā viss turpināsies. Šis skaidri apgāž arī daudzu Bībeles skaidrotāju teorijas, kuri mēģina tā izvairīties no šī vēsturiskā impēriju ritējuma, jo tālākais arvien tālāk vedina saprast, cik aktuāli ir mums mūsdienās saprast šos te impēriju secību. Un lasīsim vēl tālāk, 40. pantā, 2. nodaļā, 4. valsts būs stipra kā dzels, tāpat kā dzels visus sasit drumslās, kā dzels sadrupina, tā šī valsts graus un drupinās visas citas. 4. valsts ir dzels Roma. Šī dzels dūre, tāpat kā Grieķu impērijai viss bija no vara, viņu šajā armijā, tāpat arī Romā viņiem viss bija no dzels. Un šī dzels vara tiešām iekaroja tik lielas teritorijas, kā vēl neviena cita, izplatās pa lielāko daļu Eiropas un arī Āzijas un arī Ziemeļāfrikas. Un valdīja no 168. un ap tiem gadiem līdz pat mūsu ēras, tas ir pirms Kristus, un arī mūsu ērā līdz 5. gadsimtam. Šī valsts, šī vara ir tā, par ko mēs lasām jaunajā derībā. Kad Jēzus piedzima un Romas impērija, romieši bija tie, kuri pienagloja krustā arī pasaules glābēju. Bet tālāk atklājas vēl kaut kas. Šeit nesako 4. impērija vai valsts, bet mēs lasām no 41. panta. Tu redzēji, ka pēdas un pirksti ir daļēji no māla un daļēji no dzels. Ko tas nozīmē? Tā arī šī valsts būs dalīta. Gan cieta kā dzels, gan tāda, kā tu redzēji dzels sajaukt ar māliem. Un tāpat kā kāju pirksti, kas daļēji no dzels un daļēji no māla, tā arī šī valsts būs daļēji stipra, bet daļēji trausla. Kā tu redzēji dzelzi sajauktu ar podnieka mālu, tā sajauksies cilvēku dzimums, bet viņi viens otram nepieķersies. Tāpat kā dzels nesajaucas ar māliem. Ko mēs atklājam, ko simbolizēja visi šie metāli tik tālu, un šie bija tiešām ļoti trāpīgi metāli, pat nezinot šo Bībeles pravietojumu, un vienkārši cilvēkiem tajā laikā paprasot, kura valsts asociējās ar sudrabu vai varu, viņi varētu pateikt, kas ir tā par valsti. Tad kas ir tā, nezinu, vai to var nosaukt par valsti, bet tas, kas Bībelē ir asociēts ar mālu.
Un īpaši podnieka māls, kā 43. pantā bija teikts. Ir vairāki panti, un izlasīsim, piemēram, Jesajas 64. nodaļā 7. pantu. Jesajas 64. nodaļā. Septītais pants. Tu, kungs, esi mūsu tēvs, mēs esam māls, un tu esi podnieks. Mēs visi esam tavu roku darbs. Šeit mēs redzam Dieva tautu, draudzi ainotu ar mālu. Arī mums, mūsu dziesmu grāmatās ir dziesma, kad veido mani, kad tu esi meistars, es tikai māls, veido mani pilnīgu sev. Un šeit tad mēs varam nojaust, ka iespējams pēc Romas impērijas sabrukuma paliks kaut kas no šīs Romas impērijas, jo mēs redzam, ka dzelzs turpina eksistēt šajās pēdās līdz pat akmenim, kuram mēs tūlīt pieskarsimies. Bet tur ir arī šis otrs elements, kas ir māls, kas ir kāda reliģiskā vara, kas ir sajauksies ar šo politisko varu. Un tiešām vēsture ziņo, kad pēc Romas impērijas sabrukuma bija kristietība attīstījusies, un tajā laikā kristietība, lielā mērā Romas imperatora Konstantīna dēļ, kurš pats kļuva par kristieti un pārvērt to par valsts reliģiju, un pēc tam izveidojoties tādai hierarhijai arī baznīcā, kad radās pāvesti un bīskapi un arhibīskapi un tāda jau ar vien politiskāka sistēma draudzē. Šī baznīca, reliģija apvienojās ar valsti, ja mēģināja viens otru iespaidot un pakļaut, un reliģija izmantoja valsts spēku, lai uzspiestu savus likumus. Un tāds bija visus šos tumšos viduslaikus, līdz Napoleona armija arestēja pāvestu un apcietināja, un arī viņš nomira apcietinājumā, kad it kā tas beidzās. Un tomēr, ja mēs ieskatāmies Atklāsmes grāmatas 13. nodaļā, tad šeit mēs redzam arī kādu interesantu turpinājumu. Un šī ir nodaļa, ko arī es saviem vārdiem īsi parasti ieskicēju cilvēkiem, kas domā par to, kas šobrīd notiek. Jo šeit ir atklāts arī runāts par tieši Amerikas Savienotajām valstīm. 13. nodaļa sākas ar vienu zvēru, kas kāpj no jūras, un šis zvērs, šeit ir daudz simboli, kurus var saprast, ja mēs izlasītu visu Daniela grāmatu, vismaz līdz 7. nodaļai. Tad mēs saprastu, kāpēc tur ir minēti šie dažādie dzīvnieki un kāpēc ir tieši 10 ragi, tieši tikpat, cik pieminēti Daniela 7. nodaļā, un tieši 7 galvas, tāpat kā Daniela 7. nodaļā, un zaimu vārdi, tādas daudz paralēlas ar Daniela grāmatu, un tā atšifrē šo reliģisko varu, par ko es tikko minēju, kas radās viduslaikos, izkāpjot pēc šīm visām 4 impērijām. Un tad ir teikts 3. pantā, ka viena no viņa galvām bija kā uz nāvi ievainota. Bet nāvējošais ievainojums tika dziedināts. Un visa zeme brīnījās par šo zvēru. Tātad mēs redzam, ka šis pāvestīgā vara tika ievainota, un tomēr atkal šī vara tiek dziedināta tādā mērā, ka pat visa pasaule brīnās, noraugoties uz to, ko dara šī vara. Žēl, ka tā, bet to atklāja Dieva vārds.
Un šī vara zaimo Dievu, kā mēs šeit arī varam lasīt, pasludina sevi par Dievu vietnieku virs zemes, pasludina sevi, ka var piedot grēkus. Un pēc tam pārlasot uz otro zvēru, Atklāsmes 13. nodaļas no 11. panta, mēs redzam, ka tur ir cits zvērs, kas izkāpj no zemes. Tātad pirmais izkāpa no jūras, un 17. nodaļā jūra tiek identificēta kā ļaudis, pulki un tautas. Tad zeme ir vieta, kur netiek īpaši apdzīvota, un mēs redzam, ka Amerikas Savienotās valstis radās vietā, kas īsti netika līdz tam apdzīvota. Bet tieši iebraucēji nodibināja šo mūsdienās vareno valsti. Un šim zvēram ir 2 ragi, kā jēram, un viņš runāja kā pūķis. Šis mums atgādina Amerikas 2 partijas, kas pastāvīgi valda, demokrāti un republikāņi, un kā jēram, jērs ir kristietības, jeb jērs ir Jēzus Kristus simbols. Un mēs zinām, ka Amerikas konstitūcija ir nodibināta uz kristietības principiem, uz reliģisko brīvību. Katrs var izvēlēties. Un tomēr tur apakšā mēs redzam, ka slēpjas kāds pūķis. Un pūķis ir identificēts 12. nodaļas 9. pantā, ka tā ir šī senā čūska, ko sauc par velnu un sātanu. Un tad mēs šeit varam lasīt, ka šīs abas varas viņam pirmā zvēra klātbūtnē, tātad Amerikas Savienotajām valstīm pāvestības klātbūtnē, ir dota tāda pati vara kā tam. Viņš liek visai zemei un tās iedzīvotājiem pielūgt pirmo zvēru, kura nāvējošais ievainojums ir dziedināts. Viņš dara lielas zīmes, pat ugunī likdams nonāk no debesīm uz zemes cilvēku priekšā. Šis atgādina kaut kādus vasaras svētkus, kādas īpašas svētā gara manifestācijas vai ko tam līdzīgu, vai tās viltojums. Viņš maldina zemes iedzīvotājs ar zīmēm, kuras darīt viņam tika dots pirmā zvēra klātbūtnē. Viņš liek zemes iedzīvotājiem darināt attēlu šim zvēram, kam bija zobena cirtiena ievainojums, bet kas izdzīvoja. Tātad attēlu kam? Attēlu vai atveidu šai pāvestīgai varai, kas bija atklājusies viduslaikos. Tātad Amerikas Savienotās valstis mēs redzam šeit, ka centīsies veidot kaut ko līdzīgu attēlu tam, kāda vara atklājās viduslaikos, kur bija šis māls ar dzelzi kopā, kur bija šis laicīgā vara ar reliģisko varu savienot, lai uzspiestu reliģiskus likumus. Un mēs vēl tālāk redzam, ko darīs šis tēls, ko šis zvērs būs uzcēlis. Tātad viņam tiek dota vara iedvest zvēra tēlā garu, lai zvēra tēls spētu pat runāt un panāktu, ka visi, kas to nepielūdz, tiktu nogalināti. Tātad būs šie izdoti kādi likumi, reliģiski likumi, kas pieprasīs pielūgsmi. Mēs redzam, ka šeit jautājums ir par pielūgsmi. Un visi, kuri nepaklausīt šiem pielūgsmes likumiem, tiks pakļauti nāves spriedumam. Liekas neiedomājami šajā saprātīgajā laikā, kaut gan mūsdienās jau redzot to, kas pēdējos mēnešos notiek politikā, liekas diezgan ticami šajā nesaprāta laikmetā. Kad tiešām pie varas ir cilvēki, kuriem liekas, kā viņi vispār var būt pie varas, tik nesaprātīgi, vai cilvēki tiešām ir zaudējuši prātu.
Un diezgan skaidri izskatās, ka Bībelē rakstītais varētu piepildīties. Bet atgriežoties Daniela 2. nodaļā, mēs varētu vēl turpināt tur, un es jūs aicinu pētiet, un lai varat paskaidrot tālāk cilvēkiem šo. Bet 2. nodaļā mēs redzam kādu brīnišķīgu rezultātu. Tik brīnišķīgu, ka ja mēs to saprotam un notveram ticībā un atsaucamies tam, tad citi cilvēki ir sākuši raudāt, redzot to, kā Dievam ir risinājums šim pasaules sajukumam. 44. pants, 2. nodaļā, šo ķēniņu laikā debesu Dievs cels valsti, kas nekad netiks izpostīta. Šī valsts netiks atstāta citiem ļaudīm. Tā dragās un noveiks visas citas valstis, bet pati būs mūžīga. Tādēļ tu redzēji, ka akmens, kuru neviens netika pagrūdis, atšķēlās no kalna un sadragāja dzelzi, varu, mālu, sudrabu un zeltu. Tā lielais Dievs ķēniņam dara zināmu, kas notiks turpmāk. Īsts ir sapnis un patiess tā skaidrojums. Šo ķēniņu laikā, Trumpa laikā, Putina laikā un Nebukadnēcara laikā un visu citu ķēniņu laikā, par kuriem mēs dzirdam, debesu Dievs ceļ valsti, kura pastāvēs nesagrauta mūžīgi. Šeit tā tiek simbolizēta ar akmeni. Un arī daudz, kur Bībelē mēs redzam, ka Jēzus tiek nosaukts par stipro stūra akmeni, par klinti, kas ir mūsu patvērums. Un tiešām Jēzus nāks, nomainot visas citas šīs iepriekšējās valstis, izbeidzot mālu un dzelzi un visas pārējās varas, un pasludinās savu valsti. Un Jēzus aicina mūs būt daļai no viņa valsts. Kā mēs iesākumā dziedājām, viņš aicina mūs stāstīt atkal par Jēzu, stāstīt atkal cilvēkiem par viņu, šo brīnišķīgo vēsti, jo evaņģēlijs ir spēks visiem, kas tic. Tikai evaņģēlijs, Jēzus mums dos spēku iziet cauri visam, kam mums ir jāiet cauri šai pasaulē un vēl būs jāiet. Tāpēc lasīsim vēlreiz par Jēzu un stāstīsim vēlreiz par Jēzu. Un arī šis ir stāsts par Jēzu. Sagatavosim cilvēkus Jēzus nākšanai. Vai jūs to gribētu? Vai jūs gribētu būt tie, kuri tad, kad cilvēki jums jautā līdzīgi kā Nebukadnēcars, vai tu spēji izskaidrot? Varētu atbildēt, ka debesu Dievs grib atklāt un izskaidrot. Ja jūs to gribat, sakat ar mani amen. Amen. Tēvs, paldies par Daniela grāmatu, kas mums māca, gan to, kā dzīvot šajā laikā, līdzīgi kā Daniels dzīvoja, gan arī, kas mūs sagaida šajā laikā. Dari mūs kā Danielu. Jēzus vārdā. Amen.